Howdy! Howdy! Nu, kā iet? Howdy ho! Pagaidām uz obleriem labāk ķerās nekā uz kopīgām. Uz obleriem ķerās? Tajā vecim mums bija uz taisnība beigās. Jā. Nu, kas ir noķerts? Kas ir noķerts? Redzēt tev zivs prom? Es varu paskaitiem pateikt, ka tu neesi gājis neko noķēris. Tieši tā, ka brīž vai neko. Tā kā viena zivs vairāk vai mazāk tev neko nemainīs. Vai tu vari mainīs? Viņš ir noķēris vienu zivu. Tom, cik tu esi Māri? Jā. Ko jūs esat noķēris šodien? Nu, negribot lielīties. Jā. Bet? Kā saka, viena rekordlietas ir. Ir? Jā. Ko tu murdā ir? Kas? Ko tā zivs ir? Tā zivsī. Jā. Ziva atklāja vaļā. Atlaid vaļā? Tu zini, tu jau man pazīst. Es tev zinu. Jā. Es jau Nu. Man jau nav Dievs do vairāk tāds makšķēnieks kā tu. Jā. Pašām kā? Paša man? Man? Jā, nu tā varētu teikt īstenībā. Reku vēl ir šoferīts vai tālāk, varbūt varat redzēt, viņš tur rotās. Viņam galīgi kā pakaļ tikai 10 zivs noķers. Jā, varbūt paskatīties pāris reizes un paklusēsim vienkārši un paskatīties pāris epizodes. Kaut gan saule. Tā. Jā. Varbūt otrā pusē iemestais, vai varbūt kaut ko nofiksēt, varbūt kādu mirkli. Alus, redzam, ir izdzerts viens, ir vairāk alu izdzerts. Laivā, ja kas bija ūdens, sastapinājās soma. Vēl šādi tādas lietiņas, kas makšķerniekiem ir jau pierasts un ierasts. Mēs noķerāt kaut ko? Kas jums tur ir? Bet tās ir tikai zāles atkal. Tās tikai zāles. Pagaidām. Nu, aiziet, tieši pret sauli. Palieties. Viņš smaksas līdz galībām atklāt tehniku. Ingmēr, tu vari iet pārot uz zilai mātību. Māri! Jūs pats nesat neko šodien noķers. Ko jūs par uzrīksieties par to varētu? Tā, es domāju, atgriezīsimies vēlāk, kad... Pagaidies, jau mēs braucam pie īsti nelegālajā mēsturēšanā, tā kā var pagaidīt. Kad būs iespējams kaut kas uz vakarpuses. Rādās, ka varētu būt, ka kaut ko noķersim.